Ir grūti, bet es nedomāju tā, ka ir ārkārtīgi. Es nebūtu tas, kas, teiksim, tur kritizētu, ka viss ir slikti vai viss ir nesakārtots. Ir, protams, ka lietas, ko gribētos uzlabot. Teiksim, viens piemērs ir, man ļoti patīk Igaunijā saucamais reinvestētais nodoklis, īpaši jauniem uzņēmumiem, kuri startupiem, kas strādā ar peļņu. Ja uzņēmums izdomā investēt peļņu attīstībā, tā kā jaunu pakalpojumu radīšanā, jaunu produktu radīšanā, tad Igaunijas gadījumā tas netiek aplikts ar uzņēmuma ienākumu nodokli. Latvijas gadījumā uzņēmumam, ja ir peļņa, automātiski ir jāsamaksā uzņēmuma ienākumu nodoklis un nav iespējas to reinvestēt attīstībā. Un tas ir piemērs, piemēram, ko noteikti gribētos uzlabot Latvijā. Bet tīri tāda birokrātija, kā darbs ar valsts ieņēmumu dienestu vai papīra lietas, tas ir, protams, ka sava veida birokrātija, bet tas nav nekas tāds, ar ko nevarētu tikt galā komanda. Testēt labu pamatu darbības virziens ir programmatūras testēšana. Un programmatūras testēšana ietver gan manuālo funkcionālo testēšanu, gan testa automatizāciju, gan drošības testus, tā kā atrast dažādas ievainojamības informācijas sistēmās, gan tik sarežģītas testēšanas veidi kā audio video kvalitātes testēšana. Tas ir mūsu pamatdarbības virziens, bet nodarbojamies arī ar programmatūras izstrādi. Ir komanda, kas izstrādā gan iOS mobilās lietotnes, gan Android mobilās lietotnes, gan arī tīmekļa aplikācijas. Kad uzņēmumu dibinājām, sākotnējās investīcijas nāca no privātiem līdzekļiem, no manis un Andreja. Un pēc gada vai diviem kompānija jau kļuva rentabla, pelnoša. Līdz ar to nebija nepieciešams piesaistīt ārējās investīcijas. Un tam ir arī, protams, savi plusi, kad mēs esam neatkarīgi lēmumu pieņemšanā. Varam izdomāt, kas ir pareizi, nav pareizi, varam ātri veikt strateģiskus lēmumus vai operatīvus lēmumus, un mums nav nekāda atkarība no citiem. Kopējais mēs nesen ar Kristapu un kolēģiem domājam, kāda vispār mūsu ieteikme kā kompānijai globāli un kā mēs vispār cilvēkiem pasaulē palīdzam. Tad mēs sākam skaitīt, cik cilvēki pasaulē izmanto produktus, kurus mēs testējam vai izstrādājam. Un tas skaitlis ir diezgan grandios. Šobrīd tas ir vairāk kā 1,5 miljardi cilvēki pasaulē izmanto produktus, kurus šī 70 cilvēku komanda ikdienā testē vai izstrādā. Tas saskaitot kopā Skype lietotājus, Twilio lietotājus, Truecaller vai citu kompāniju, kuriem mēs piedāvājam pakalpojumus. Un tas skaits ir grandios. Tas ir liela daļa no pasaules iedzīvotājiem ikdienā izmanto produktus, kurus mēs testējam. Tas lielākais gandarījums.